Marek, ko nozīmē, ka pirmos 2 gadus var atmaksāt tikai procentus? Jā, pieņemsim, ka tev ir neraža 1 gadu vai pat 2 gadus, kā tikko bija. Jā, ir diezgan slikti laikapstākļi un tev nav ienākumu tik liela, kā tu biji cerējis. Tad, protams, mēs nākam pretī un tu vari maksāt tikai procentus un pamatsummu tu vari maksāt tikai no 3. gada. Neraža tādā ziņā, ka neraža uz lauka, nevis pašam tāda neraža. Jā, neraža uz lauka, jā, tāda sauc. Vai ir nosaluši, iesētais nosals, vai nav izaudzis, ir liels sausums, vai atkal otrādi liels slapjums. Bet tā pati vētra? Arī vētra ietekmē, protams, gan krusa, gan mežrūpniecībā, mežsaimniecībā. Ja vienkārši bija slinkums strādāt? Viņš vienkārši slinkums strādāt, tad jāskatās, kas tev dzīvē vairāk patiks. Jā, varbūt ne, tā nav lauksaimniecība, vai tas varbūt tev jātaisa mārketinga aģentūra. Jā.